9 esam, kvorums 10 esam, 11 esam, 11. Tā, cienījamie deputāti, mēs esam sanākuši uz kārtējo domes sēdi. Kvorums mums ir. Šodien sēdē nepiedalās deputāts Blūmīte, attaisnojoši iemeslu dēļ, Sprindžuks atvaļinājumā, Bulāns atvaļinājumā un Liana Pumpure atvaļinājumā. Pārējie visi esam uz vietas. Jūs esat droši vien iepazinušies ar dienas kārtību, ir maziņas izmaiņas. Tika izsvītrots dienas kārtības 5. jautājums par nekustamā īpašuma Ādažu ciema Rīgas gatvē 39 zemes ierīcības projektu, jo tur nevarēja ierasties uz sēdi uzaicinātā persona. Un šo jautājumu atlika uz nākošo attīstības sēdi. Ja? Piekrītam, tā varam darīt, ja? Un lūgums bija Mednieces kundzei, lai mēs kopā varam, lai viņi var kopīgi noziņot par 2 jautājumiem. Mēs izmainījām jautājumu kārtību pēc numerācijas. Tas ir nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi un par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem ūdens ciela un kanalizācijas Zelmeņa iela. Un darba kārtība ir papildināta sadaļā citi jautājumi ar jautājumiņu par deputātas Keišas ievēlēšanu sociālajā komitejā. To iekļāvām, ja? Vai visi par šādu dienas kārtību piedāvāto? Ja? Lūdzu nobalsojam. Kas par? Visi par, pret, atturās nav. Tātad varam sākt ar pirmo jautājumu, un tas ir pārskats par domas lēmumu izpildi un administrācijas darbu. Ziņo mūsu izpilddirektors Korieša kungs. Labdien, cienījamie deputāti! Vispirms par domas iepriekš pieņemto lēmumu izpildi. Bija paredzēts, ka līdz šī gada 1. jūlijam pašvaldības kapitāla sabiedrība Ādažu ūdens izbūvēs Loka ielas ūdenslava un kanalizācijas sistēmu un atskaitīsies pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojumu šī uzdevuma izpildē. Bet ņemam vērā, ka būvniecības likumā noteiktais ierobežojums, ka būvniecību nevarēja uzsākt 30 dienas pēc būvotļaujas izsniegšanas, līdz ar to arī darba izpilde aizkavējās par tādu pašu laika periodu. Paredzams, ka šonedēļ izbūvētā sistēma tiks pieņemta eksploatācijā, un tad domāju, mēs saņemsim arī kapitāla sabiedrības atskaiti par piešķirtā finansējuma izlietojumu. Un par nākošo jautājumu ir šāda informācija attiecībā uz Kadagā esošajām fermas ēkām, kurā bija domas lēmuma noteikts, ka 2 fermu lietotājiem ir jāatbrīvo fermu teritoriju no kustamās zemes un atkritumiem līdz šī gada 15. jūlijam. Tad 15. jūlijā pašvaldības darbinieki ieradās objektā uz vietas, veica situācijas novērtēšanu un par to sastādīja attiecību aktu. Kustamā manti ir izvākta un atkritumi ir izvākta no teritorijas. Mājlopi nav. Tāpēc šajā gadījumā mēs esam uzsākuši darbības, lai organizētu fermas teritorijā esošo palīgu ēku demontāžu, kuru nojaukšanai vai utilizācijai nav nepieciešams nekāds tehniskais dokuments, bet galvenās ēkas nojaukšanai mums ir vajadzīgs tehniskais projekts, kura izstrādi uzsāk saimniecības daļu un paredzēs šo ēku kompleksu pilnībā utilizēt novākt līdz šī gada oktobrim. Attiecībā, lai veicinātu abu divu fermas lietotāju ātrāku un aktīvāku rīcību mājlopu pārvietošanai uz citiem viņiem piederošiem vai nomātiem īpašumiem, tad esam sazinājušies ar Latvenergo par elektropieslēgumu atslēgšanu un vēl par šādiem tādiem teritorijas izmantošanas ierobežojumiem. Izpildot domas iepriekš
pieņemtos lēmumus ir noslēgta vienošanās ar 3 nekustamo īpašumu īpašniekiem, kur doma atļauj viņiem izveidot pagaidu pieslēgumus, bet vienošanās paredz, ka šie 3 īpašnieki paši izbūvēs elektroapgādes pieslēgumus un pieslēgsies centralizētajiem ūdenskapju apgādes un kanalizācijas sistēmām pēc tam, kad tās tiks izbūvētas. Tātad dokumentāli mums attiecības ir noformētas. Tāpat arī izpildot domas lēmumu noslēgta vienošanās ar SIA reģionālajie projekti par grozījumu veikšanu līgumā par Kadegas ciema centrālās daļas detālplānām izstrādi. Tur pusē nav nekāda domstarpība. Cita aktuāla informācija. Esam apzinājuši un panākuši lietotājiem bīstamu aprīkojumu demontēšanu, rotaļlaukuma aprīkojumu demontēšanu no Vētas pludmales un no rotaļlaukuma Kadagā pretī 7. mājai. Tad tā teritorija ir sakopta, kur bērnu drošību vairs neapdraud. Kadagā ir paredzēts uzstādīt jaunu rotaļu aprīkojumu, ja nemaldos septembra mēnesī doma, kam bija piešķīrusi budžetu. Bet no VIP esošais tas rotaļlaukums neatrodās mūsu teritorijā, ko mēs ietekmēt nevaram. Izglītības iestādēs notiekošie remontāti šobrīd ir tādā situācijā, šādā statusā. Vidusskolā remonta darbi tiks izpildīti atbilstoši līgumā noteiktajiem termiņiem un prasībām, kur tā izpildes gaita ir ļoti laba. Ādažu bērnu dārzā remonta darbu izpilde tiek kavēta. Tur mēs pastiprināti kontrolējam līguma saistību izpildi. Paredzams, ka 3. augustā, kad audzēkņi atgriezīsies mācību iestādē un uzsāks savu izglītības darbu, iekštelpas telpu lietošanai būs sagatavotas, iekšējie darbi būs pabeigti. Par visu pārējo darbu neizpildi, mēs piemērosim izpildītājiem līgumā noteiktās sankcijas. Uzmanību deputātiem arī par īpašu situāciju, kas ir izveidojusies attiecībā uz Kadagas bērnudārza remontu. Atcerieties, Kadagas bērnudārzam bija tā mūžīgā garā epopeja ar ūdens kondensāta veidošanos, kur veseli 2 uzņēmumi brauca un mēģināja atrast iemeslu, kāpēc ziemā mums ir piloši griezti. Griestu jumta remontētājs šogad, uzsākot savus līguma saistības, veicot jumta seguma atsegumu, ir konstatējis, ka būvnieks un projektētājs nav paredzējuši un nav izpildījuši būtisku elementu iestrādi. Ventilācijas šaktās, ventilācijas caurumiem nav paredzēta nekāda termoizolācija. Respektīvi, viss augstais gaiss, visi sliktie laika apstākļi tiešā veidā ietekmē metāla konstrukcijas, kas saskarstā ar iekštelpu silto gaisu rada arī to pastiprināto kondensāta veidošanos. Lai būvnieks varētu uzsākt jumta remonta būvniecību, viņš pieprasa aktualizēt tehnisko projektu. Un viņam ir taisnība. Būvnieks nevar veikt būvniecības darbus, kas nav paredzēti ēkas tehniskajā projektā. Tehniskā projekta aktualizācija ir atsevišķa procedūra, un šeit mums nāksies pirmkārt vērsties pie ēkas īpašnieka, pie aizsardzības ministrijas par viņu nolaidību attiecībā uz ēkas projektēšanu un būvniecības gaitā pieļauto trūkumu, nenovēršanu, nekonstatēšanu. Un, acīm redzot, mums kā domai vajadzēs vērsties pie tiem ekspertiem, kura ekspertīzi mēs bijām lūguši izdarīt. Acīm redzot, viņi savu darbu nav veikuši kvalitatīvi, ja tikai faktisko iemeslu spēja konstatēt būvnieks, praktiskais darba veicējs. Respektīvi, šogad Kadagas bērnudārza jumta daļas remonta nebūs iespējams veikt. Esam nosūtījuši arī no domas vārdā pretenzijas izpildītājiem, pieprasot veikt garantijas darbus gan Ataru, gan arī Kadagas atjaunotiem ceļa posmiem un arī ielu apgaismojuma traucējumu novēršana. Uzlikām jaunās LED gaismas un viņas padeg katru vakaru nedaudz stundas un sit laukā sistēmu. Mūsu elektrotīklu uzturētājs ir noskaidrojis, ka tas ir attiecībā uz jaunu izbūvēto LED apgaismojumu, un tad uzņēmums, kurš veica šo apgaismojumu uzstādīšanu, pašlaik mēģina novērst, atrast cēlonu un novērst problēmu. Attiecībā par ceļu būvi, par asfalta kvalitāti, tātad tur arī abiem 2 būvniekiem vienam darbs nav pieņemts, otram ir atkal garantijas saistības. Viņam tie trūkumi jānovērš uz savu rēķinu. Doma ir lauzas arī poldera kopšanas līgumu.
mums bija noslēgts līgums ar vienu no uzņēmumiem, kuram līdz 15. jūlijam bija jāizpild noteikts darba apjoms un pārbaudot darba izpildes kvalitāti, konstatējam, ka darba izpildīta nepilnā apjomā un neatbilstoši mūsu uzstādītajām prasībām. Tāpēc mēs samaksāsim tikai par to darbu, ko varam pieņemt, bet visu pārējo nemaksājam, izbeidzam līguma attiecības un neņemam jaunu izpildītāju. Attīstības komitejā deputāti apsprieda ieceri ceļu inženieru ierosinājumu attiecībā uz Garkalnes ūdens veikto ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, kuras gaitā tiek bojāts ielu segums. Atcerieties, viņa tā ieceri bija, ja jau Garkalnes ūdens taisa pusi ceļa, tad mēs kā pašvaldība varētu piešķirt kaut kādu līdzfinansējuma daļu, pretī saņemot visas ceļa virskārtas uzklāšanu. Tad viņš būtu normāls, sakarīgs lietotājs. Mūsu pieņēmums bija, ka tas orientējošais izmaksas apjoms ir apmēram 30,000 eiro. Sazinoties ar pašreizējo būvnieku, pretī mēs saņēmām cenas piedāvājumu, uzziniet, 400% lielāku nekā mēs bijām iedomājuši. Tas neiet nekādos vārdos. 120,000 eiro samaksāt, tas nav tā vērts. Tāpēc mēs esam brīdinājuši gan Garkalnes ūdeni, gan būvnieku, ka mēs kā īpašuma turētājs ceļi mūsu īpašumā, mēs kontrolēsim kvalitātes izpildi. Ja projektā bija paredzēts likt gan pareizi spilvenu, gan likt pareizi asfalta kārtas, tad nav svarīgi turpsim kaut vai ik pēc metra, bet pieprasīsim tā ceļa kvalitātes atjaunošanu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms remontēta uzsākšanas. Un vēl viena lieta, kas mums ir sekmīgi beigusies, esam izremontējuši 2 pašvaldības dzīvokļus Kadagā, bildes, jums paskatieties, mēs salikām, kāds bija pirms remonta un kas ir pēc remonta. Ir tāda starpība, varbūt uz ekrāna nav tik labi redzams, bet zināšanai tātad viens no dzīvokļiem Kadagā 8,33, tur bija relatīvi neliels ieguldījums, apmēram 2600 eiro. Ja, un otrs, briesmīgās pēc nākošo atvērumu. Otra dzīvokļa remonts izmaksāja kopā visiem nodokļiem 8100 eiro. Pirms un pēc. Pirms, pēc. Pirms un pēc. Nu, tiešām dzīvokļi izskatās ļoti, ļoti labi, kvalitatīvi. Ja. Ir pabeigta pagājušā gadā, mēs iesākām, un šogad mēs esam pilnībā pabeiguši Aldera pludmales labiekārtošanu, pašlaik mūsu ainava arhitekts un saimniecības daļa vibrējās, lai tās iesētā zāle labi iesakņotos, lai viņi nepāraukt un lai tiktu kopta tā teritorija. No pašvaldības darbinieku puses mums ir informācija, ka augusta sākumā domē darba sāks izglītības darba un jaunatnes lietu speciālisti Ināra Briede un jauns autovadītājs Kaspars Grāvs. Andris Podziņš dodās apkūtā, izbeidz darba attiecības ar domu. Citas jaunas informācijas man arī rīcībā vairāk. Godātie deputāti, vai ir kādi jautājums? Lūdzu, Adrīkēši. Man ir jautājums. Iepriekšējās sēdēs mēs runājām par tiem informācijas plakātiem, par tiem soda naudām latu vienībās. Vai saimniecības daļa atradē? Jā, mums pasūtīts uzlīdus uz Eiropu, tad mēs nomainīsim. Tas ir viens, un otrs, es gribēju par tām LED lampām pajautāt. Es atceros, ka bija sēde, kad mēs runājām, kāda toņa LED lampas mēs gribētu redzēt ādažu novadā. Un sakarā ar to, ka ir no siltiem toņiem, no dzelteniem, līdz zilajiem toņiem. Un mēs toreiz nolēmām, ka mēs taisīsim vidi siltu māju ar dzelteniem toņiem LED lampas. Vai tas tika, kā saka? Netika. Jo ādaži izskatās diezgan zili. Tā kā zombju valstība vakarā. Satiekot kaimiņu, grūti ir viņu
atpazīt, jo viņš ir zivs. Nesaimniecības darījuma iepirkumu komisija par šo ieceri. Jo mēs par to runājām un spriedām vienā sēdē. Tieši par toni. Kādu toni mēs izvēlēsimies. Mēs toreiz runājām vēl par Rīgu, par Berģu kalnu, kādos toņos ir gaismas, ka mēs arī piedalīsimies par siltajiem toņiem. Varbūt tad uz priekšdienām kaut kā vajadzētu par to padomāt. Nu, ja vēl kaut ko jaunu, jo šīs jau tagad vairs nemanīt. Jā, to varam piefiksēt un jo tagad jau nomainīt laikam nav iespējams. Nu, protams. Mēs varam tikai samainīt vietām. Ir noteikti vietas, kad ir nostūri, kur nav liela nozīme, bet tur lielāka cilvēku plūsma vai intensitāte, tur mēs varam mainīt arī toņus. Tāpat kā mēs tagad noņēmām vecās lampas, mēs jau viņas nemetam krūmos, mēs viņas uzstādām tajās vietās, kur līdz šim darbojās viss neefektīvākie gaismi. Respektīvi, vienmēr ir iespēja no labas vietas pārcelt uz vajadzīgu vietu. Viss būs, jā? Garkalnes iedzīvotāji prasa uzrakstu ciemā. Ciema uzrakstu. Ciema uzrakstu. Jā. Nu, to varam pieminēt un ceļu speciālistam pieteikt, tas tā nav problēma. To zina ceļu speciālists, viņš vienkārši tur valsts ceļu neskaņo uz savu. Kā viņu piedāvājums kāds ir? Viņi neakceptē, ne apdzīvot vietu, ne to, tāpēc, kas valsts ceļu. Ciems, kur dzīvo 500 iedzīvotāji, viņi neeksistē? Tur ir jāinteresēs, kurus vienīgais ir savu zemi. Viņš savu neakceptē. Jo kāds uzliks pats, uzrakstīs Sulnu ciems. Kā tad būs? Labi, cienījamie deputāti, tagad ir domas sēde, un ja par mūsu izpildirektora ziņojumu vairāk jautājumu nav, tad mēs varētu iet tālāk. Bet šos akcentiņus atzīmēt protokolā, lai mēs to nepalaižam garām. Attīstības komitejā izskatītie jautājumi par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Bedrītes. Ziņo Grīnberga kungs. Labdien, es centīšos īsi, jo ir daudz jautājumu. Lai var labi. Jā. Tikai tuvāk jāliek. Mēs jautājums tad ir Sijā Ādažu lielceļš pieteikums zemes ierīcības projektam. Izskatījām šo jautājumu attīstības komitejas sēdā, bijām uzaicinājuši Sijā pārstāvis, jo nebija skaidrs mērķis, kādu ir iecerēts atbildīt zemes vienības. Ir paskaidrots, ka ir iecerēts tās zemes vienībās savrūpmājas, kas mums pēc mūsu teritorijas plānojuma tajā īpašumā nav atļauts. Tas tika izskaidrots arī šiem pārstāvjiem, un par to attīstības komitejas priekšlikums bija atteikt izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumam Bedrītes, jo tas neatbilst teritorijas izmantošanas un apgūves noteikumiem. Vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumu. Vai mums arī kāds pārstāvis ir? Nav. Bija attīstības komitejas sēdētīgi. Bija skaidrojumi. Vai tad mēs varam par šo lēmumu projektu nobalsot? Ja? Lūdzu, balsojam. Kas par? Balsojam. Visi par, pret, atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums. Nākamais jautājums. Iesniegums ar lūgumu atļaut izstrādāt detālu plānojumu grozījumus nekustamā īpašuma mežparkas teritorijai īpašumam Grāvas ielā 14 ar mērķi izvietot tur pirmskolas izglītības iestādi. Uz attīstības komiteju tika uzaicināti kopīpašnieki. Man jautājums, vai nebija ieradies uz attīstības komitejas sēdi. Mēs esam izaicinājumi tagad uz domas sēdi. Vai ir kā? Es nezinu, kādā situācijā mēs varam to jautājumu skatīt.
varam, jo divreiz viņš tika aicināts un nav ieradies, jā. Kopīpašnieks nepiekrīt pirms skolas izglītības iestādes izvietošanai, Grāvas ielā 14, un līdz ar to nav jēgas izstrādāt par tā plānojumu grozījumus, tas kopīpašnieku piekrišanas to nevar darīt. Līdz ar to ir lēma projekts atteikt uzsākt nekustamā īpašuma Grāvas ielā 14 grozījumu varētu izstrādāt. Vai ir kādi jautājumi vēl par šo? Jā, tas ir cits mežaparks vai mežaparks? Tas ir tajā laikā vēl citašana saucās mežaparks, un tagad viņam ir nomainījies nosaukums, tāds ir jāies cits. Jā, un ar to numerācija ir vienas mājas, numerācija ir pēc jaunām prasībām, un otra, virsrakstiņā 4.2, kas arī gribēs. Jā, pēc 14 āļus. Viņa 14.1 un 14.2. Kaut kad ir nomainīts. Tas visā ciematā ir nomainīts, jūs varat voliem uzpastīt. Labi, tas tad ir jāpārbauda. Tad iesniegumā īšuma dokumentos, ka 14.1. Tātad šeit runa ir par divu dzīvokļu māju. Vīdu māju. Vīdu māju, un šeit ir dzīvokļi numuri 1, 2. Tāpēc nav divas mājas, jā? Nē, divas. Principā tās ir divas bloķētas dzīvokļu mājas pēc definīcijas. Līdz ar to arī pēc definīcijas, tad nevar būt izskolas izglītības tiesnības. Vai ir vēl kādi jautājumi deputātiem? Nav. Tad lūdzu, tātad lēmums ir atteikt uzsākt nekustamā Grāvas ielā 14 detālu plānojumu grozījumu projektu izstrādāšanu. Kas par? Lūdzu, balsojam. Kādu? Balsojam par šo lēmumu projektu. Tā, visi par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais ir CRM un risinājumu iesniegums ar lūgumu nodot publiskai apriešanai un atzinību saņemšanai nekustamā īpašuma Vestlielaus detālu plānojumu pirmo redakciju. Izskatījām šo jautājumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām nodot šo projektu pirmo redakciju publiskai apriešanai un atzinību saņemšanai. Godātie deputāti, vai ir kāds jautājums? Jautājumu nav. Tad varam balsot, kas par šo lēmumu projektu, lūdzu. Kas par? 11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Paldies. Nākamais ir iesniegums par lūgumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumu Kalnotai un Bižatai. Izskatījām šo jautājumu attīstības komitejas sēdē un rekomendējām domu sēdi lēmumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu īpašumiem Kalnotai un Bižatai un apstiprināt nosacījumus šī projekta izstrādē. Vai ir vēl kādi jautājumi? Godātie deputāti, ir jautājumi? Nav jautājumu. Varam balsot. Lūdzu, balsojam, kas par šo lēmumu projektu. 11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Visi jautājumi visi. Finanšu komitejā izskatītie jautājumi par nekustamā īpašuma daļas piešķiršanu nomā. Vējupes noma. Airēšanas slaloma trasē. Paldies, deputāti. Tātad šis jautājums gribēs skatīt izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, kā arī finanšu komitejā un ir apsakāts. Lūgums ir arī šeit. Vai deputātiem ir kāds jautājums par šo tēmu? Par šo lēmumu projektu. Mēs izdiskutējām finanšu komitejā. Tad varam balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam, kas par.
11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Mednieces kundze. Attīstības finanses sēdē tika izskatīts jautājums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Zelmiņa ielā 17, izbūvējot ūdens un kanalizācijas maģistrālos tīklus, kur varētu iesaistīties arī citi īpašie. 90% apmērā. Lūdzu, vai kādi jautājumi? Pēc saistošiem noteikumiem, pēc tātad viss tiek izvērtāts. Šāda iespēja pastāv. Vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Tad mēs varētu balsot. Lūdzu, balsojam, kas par šo lēmumu projektu. 11 par, pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par... Tieši tāds pats lēmums tika virzīts finanses sēdē Cielava ielā, arī par ūdens un kanalizāciju tīklu izbūvi Cielava ielā. Vai ir kādi jautājumi deputātiem? Nosacījumi tie paši. Izvērtēts ir ieguldījums un sabiedriskais labums. Vai ir jautājumi? Nav jautājumu. Varam balsot. Lūdzu, deputātus balsot. Kas par? 11 par, pret atturās nav. Paldies ziņotājiem. Par parāda tiedziņas izpildes atlikšanu. Kāpēc kundze? Tad šo jautājumu SIA Genesis Invest iesniegumu mēs izskatījām divās komitejas sēdēs, gan attīstības, gan finanšu komitejas sēdē. Un finanšu komitejas sēdē tika nolemts tātad atlikt piespiedu pārdošanu līdz 1. novembrim. Ja Genesis Invest izpild divas nosacījumus, tas ir nožogo šīs mājas līdz 15. augustam, un apmaksā tiesa izpildītāju izdevumus par veiktajām darbībām. Uz šo brīdi mēs esam saņēmuši tiesa izpildītāju aprēķinu, un kā mēs redzam, ka šī summa ir 1514,58 eiro. Priekšlikums deputātiem atbalstīt šo lēmumu projektu, ja viņi šo neizdara līdz 15. augustam, tātad piespiedu izpildu turpinās, mums nedrīkst. Vai ir kādi jautājumi par lēmumu projektu? Deputātiem ir kādi jautājumi? Nav, izrunājām. Ja kaut vienu no šiem punktiem ir neizpildu, tad mēs turpinām. Turpinām, jā. Varam balsot, kas ar sarkanu? Vienkārši, ja viņi izpilda, tad viņiem ir uzdots sniegt mums informāciju un tālāk domājamies, ko tad mēs varam tālāk. Varam balsot par šo lēmumu projektu. Lūdzu deputātus balsot, kas par? 6, 8. Jā, personāla balsojumu, lūdzu. Jānis Neilans par. Pēteris Balzāns par. Edvīns Šrēpers pret. Andrija Keiša par. Tā, paldies. Tātad, cik ir mums par? Lēmums ir, jā, lēmums pieņemts. Paldies. Par nelikumīgās būves Nurnieku pirts zemes gabalā Čiekuru ielas piespiedu nojaukšanas uzsākšanu. Ziņo Mednieces kundze. Finanses sēdē tika lēmts par nelikumīgās būves Nurnieku pirts Čiekuru ielas piespiedu nojaukšanas uzsākšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts, kas balstās uz Ādažu 2008. gada 25. marta sēdes lēmumu par piespiedu izpildi. Lūk, vai kādu jautājumu? Mēs finanšu komitejā runājām un nolēmām, ka mēs atbalstītu, jo jāsāk kaut kādas darbības
Un tas būtu pirmais precedents, ko novest līdz galam. Ir kādi jautājumi? Nav? Jautājumu nav. Vai mēs varam balsot par šo lēmumu projektu? Lūdzu deputātus balsot, kas par? 11 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies ziņotājiem. Par tirzniecības laukuma Ādažos Gaujas ielā 7 tehniskā projekta izmaiņām. Ziņo Kristīna Bērķe. Labdien, cienījamie klātesošie, tātad jautājumi skatījums, pagājušajā finanšu komitejas sēdē tika izlemts par to, ka pirmajā kārtā no esošā tehniskā projekta izdodas dotas būvniecība, ka ir nepieciešami inženieru komunikāciju tīkli un tā nodrošināt, ka šī doda atsevišķi funkcionējuša un pieejamajā skatā cilvēkiem klausēm gatavības vēstules. Un tur man ir palicis jautājums viens, par ko šodien vajadzētu līdz galam izlēmt, kad vai mēs šobrīd paredzam politas aprīkošanu ar kreķu vandālismu un drošu aprīkojumu. Es gribētu aicināt balsot par un par šādu aprīkojumu. Turklāt tāpatās būs ietekuma procedūra par budžetu veikšanu, protams, šīs izmaksas arī faktiskās parādīs, kādas ir tirgu. Otra lieta ir, kad tā ir publiskā tola, tā būs pirmā publiskā tola Ādažu novadā, un visticamāk 15 būs liels, un teiksim, kaut kāda cits aprīkojums varētu būt šajā gadījumā nedarbojas. Tas vārtiem Godātie deputāti, lūdzu jautājumu. Ja ir jau kādi jautājumi, lūdzu Šeferkungs. Mēs iepriekšējā reiz, kad runājām par tiem kabeļiem, kad tur atradās lieki pārsimtas metri vēl, kas vai tā tāma ir pārskatīta, vai ar jauno tāmu arī nespējas iepazīties? Jaunā tāma tiks izstrādāta tad, kad tiks līdz galam nomaļas par to, kad pirmajā kārtā izdala šo totas ēkas būvniecību. Esošo tāmu pārskatīja mūsu būvinženieris, un viņš prezentēja tās summas, tika prezentēta finanšu komitejā, jā, tur bija kļūda par aptuveni 200 metriem, un šīs kļūdas tiks novērst, mēs vienkārši pastiprināt pievērsīsim uzmanību, tā kā tas iesniegs arī šoreiz vērsīsim uzmanību, un šīs metrus izstrādes. Vai ir vēl kāds jautājums? Attiecībā tiem gaiskariem un santehniku, kā tas viss paliek pa vecam, ir arī izstrādāt savu. Tas ir tas jautājums, ko es gribētu šodien pielēmt deputāti. Tātad es esmu iekļāvusi šobrīd lēmumu projektā, ka paliek pret vandālismu drošu aprīkojumu. Ja nē, tad mums ir iespējams šo lēmumu mainīt un izņemt ārā šo punktu, bet es vēlreiz atgādināt, ka tā būs publiskā toalete, kur apmeklēt daudz cilvēku pirmā un pagaidām vienu Ādažu. Cik liela cena starpība ir kaut kāds aprēķins, es par šiem vandālismu drošiem un parastiem? Jā, būvinženieris Mārs Arnās pagājušajā reizē minēja, ka uz visu tolas aprīkojumu tie varētu būt kaut kādi 2000. 2000 tikai uz sami? Jā. Nē, gaisnīgi tajā skaitā. Gaisnīgi tajā skaitā? Gaisnīgi tajā skaitā, un ar aprīkojumu ir tā, kad jau liek parastos gaisnīgus, viņš teica, ka tāpat tās tie būtu jāliek kaut kādos metāla rāmos, vai teiksim ar tā kā iežūpoti, kas tā kā vizuāli tikai estētiski. Vai vēl kāds jautājums būs? Tas ir pārprojektēs pārēķinās, ka mēs to jau skatīs vēl. Es tā saprotu. Nu. Mums jau jāsaka, tam uzdevums ir. Mēs arī skatīsim. Mums būs iespēja vēlreiz lemt par galīgo. Es gribētu teikt, ka šis lēmums, tātad šo lēmumu projektu mēs lēmumu dodam uzdevumu projektētājiem pārprojektēt esošo tehnisko projektu konkrēts darba uzdevums, respektīvi izmaiņas jau esošajā darba uzdevumā, kas ar projektētāju līdz šim ir, teiksim, panākta vienošanās. Viņš tātad šīs izmaiņas ņem vērā un darbojas pēc šīm izmaiņām. Ja kaut kas tālāks tiks mainīts, tad jāņem vērā, kad mainīsies termiņi, un visticamāk, ka vēl nāks vēl papildus izmaksas klāt. Līdz ar to tā jārealizē. Vai? Man ir jautājums, vai par
pārprojektēšanu būs arī vēl piemaksa speciālistiem? Jā, šīs izmaiņas ir ārpus esošā darba uzdevuma. Tātad šīs ir izmaiņas darba uzdevumā, kur ir nepieciešamas papildus izmaiņas, kas skar visu tehnisko projektu, un ir projektētājs, līdz šim jau var teikt, ka šīs ir papildus izmaksas. Sakiet, lūdzu, cik izmaksā šis projekts un cik tad būs jāpiemaksā? 17,000 ir summa ar autoru uzraudzību, kas sāks tikai tad, kad notiek būvniecības darba. Tehniskā projekta izstrādes izmaksas vienotus bija nepilni 13,000 PVN, un papildus izmaksas par šiem darbiem šobrīd projektētājs sauc 3,900 eiro. Godātie deputāti, vai mēs varam balsot par šo? Vajadzētu tiešām mums nolemt un lai var paveikt šos darbus, un tā tiešām ir pirmā publiskā koplietojamā toalete, kurai vajadzētu arī gan vizuāli, gan funkcionālai būt, un arī pietiekami drošai, lai viņi pirmajās dienās jau tiešām neizlauž un nesabojā. Godātie deputāti, lūdzu balsojam, kas par šo lēmumu projektu. Tātad precizēt tehniskā projektēšanas uzdevumu, nosakot tā dalīšanu 3 kārtās. Uzsākt iepirkuma procedūru pirmās kārtas būvniecības darbiem pēc tehniskā projekta precizēšanas. Jā. Pagaidām mēs lemjam tikai par toaletes būvniecību, pārējo atliekot nelemjam pagaidām. Jūs varat tātad pielikumā šim lēmumam ir darba uzdevums precizētājs, kur ir izdalītas. Tātad jau šiem bija 2 kārtas, tad šobrīd ir izdalītas 3 kārtas, kur ir paredzēti šie darbi pirmajā kārtā, kā tas ir toaletes būvniecību un komunikācijas, un otrajā, trešajā kārtā paliek atlikuši darbi, kas līdz šim bija tehniskā projekta pirmajā un otrajā kārtā. Pagaidām mēs lemjam tikai par toaleti, ja? Par darba uzdevumu. Par darba uzdevumu. Tas tiek mainīts, un līdz ar to, ka, ja šīs izmaiņas tiek apstiprinātas tālāk, tad mēs pabeidzam tehniskā projekta izstrādi tātad šo projektu 3 kārtās, un pēc tam varam uzsākt iepirkuma procedūru būvniecības darbiem pirmajā kārtā. Tad lūdzu, vai varam balsot? Man jautājums, tiem invalīdiem atsevišķi iebraukļi. Es tikko biju pats Ventspilī, un tur ir vienā līmenī gan sievietēm, tad vīriešiem mums pēc modu attaisot durvis un invalīdi iebraukļi. Tāpēc atsevišķi tālu. Invalīdam ir jābūt aprīkotam, lai viņš var no ratiņa krēsla pārkāpt. Jā. Tur ir speciāls aprīkojums. Jā. Tas ir sadarbs un izmaksas. Tātad droši vien jāatgriežas atkal vēl pirms notikumiem pirms gada, kas notika darba grupā, tika lēmts, kad ir šīs atsevišķas toaletes kabīnes sievietēm vīriešiem un atsevišķi kabīni invalīdiem un invalīdiem ir šīs definētās prasības, kas nosaka gan pieejami, to izvietojumu. Vēlreiz arī atgādināšu, ka pirms tam darba uzdevumu apstiprināja visi mums speciālisti, kas ar visiem tika saskaņots, arī šis speciālais darba uzdevums saskaņots, un šo jautājumu. Lūdzu, ja ir uzdot jautājums, klausoties, ko stāsta speciālisti. Mēs varam balsot, vai vēl kaut ko precizējam? Varētu balsot. Un lūgums atbalstīt, jo jānovērt, tas ir vienreiz līdz galam. Mums ir ilgi iet. Mēs šogad vairāk, mums vajadzētu pārtraukt debatas, jā. Vajadzētu pārtraukt debatas par šo jautājumu. Lūdzu, balsojam, kas par? Seši par.
Tātad personāla balsojumu. Jānis Nolans par. Pēteris Balzāns par. Edvīns Šēpers pret. Edvīns Vērners atpār. Adrija Keiša pret. Tā, kas mums tur Nu, tad lēmums ir pieņemts. Paldies. Par koklietošanas meliorācijas sistēmu eksploatācijas uzturēšanas izdevumiem. Marīta Šketika. Tātad pagājušajā gadā, 2014. tika noslēgts līgums par Laveru un Angaļēnu polderiem ar Cermslas novada komunālu servisu un pašvaldību tādu, ka procentuāli polderu platībā mēs apmaksājam elektroenerģijas. Lūdzu pievērst uzmanību ziņotājiem, citādi, ko tad mēs te runājam. Vai uzturēšanas izmaksas tātad saņemts ir vēstuli no Cermslas novada komunāla servisa, ka ir tātad neparedzētas sūkņu remonti, par kuriem tātad ir arī procentuāli mūsu polderu platībām tātad piestādīti nosacīti tātad rēķini, jeb cik tātad no šiem remontiem būtu jāapmaksā Ādažu novada pašvaldībai. Tad mans lūgums ir atbalstīt tātad šo izmaksu sekšanu, jo tās bija neparedzētas un iepriekšējā gadā plānoja budžetu. Mēs nevaram paredzēt, ka šie sūkņi, kas būs jālabo. Un tātad saimniecības un infrastruktūras daļā ir budžeta ietaupījumi, no kuriem arī plānots sektā par šīs izmaksas papildus. Tad nav mums budžeta grozījumi, nav šim mērķim jātaisa, ja? No iekšējiem rezerviem. Vai deputātiem ir kāds jautājums? Ir piestādītas tāmes un ir piestādītas... Nē, tas ir pielikumi. Ja. Ir kādi jautājumi? Nav jautājumi? Nav garantija, ka jau vēl būs. Nu, tehnika ir tehnika un viņi var salūst jebkurā brīdī. Tas jau tā. Kuriem darbiem, šiem darbiem, tā kā, protams, ir tikai tad ilgāka garantija, bet ņemot vērā, ka viņiem ir abās polderu sūkņus atcerās tādu pašu sūkņu, kā mums ir tātad vecie. Tieši tādu pašu. Viņiem nevajadzēja, kad saplīst pirms remonta darbus tāmas un saņēma saskaņot ar mums pirms remonta darbus. Jā, tā būtu pareizāk, bet tagad tas ir izdarīts, sūkņi ir salabot un tāds mums ir tas līgums, ka mēs sādzam tātad šīs izmaksas procentuāli. Viņiem uz remonta darbiem tiešām bija garantija. Parasti 6 mēneši tikai slēgti. Mēs likām 2 gadu garantiju, tās jāpārbauda viņu līgumā, tas līgums mēs palīdzējis. Nē, nu šī situācija šodien citas izējas nav. Sūknis ir varēts, zinot, teiksim, to sūkņu izmērs un šo sūkņu liekas pamatot. Ja tas bija saistīts ar motoru pārtīšanu, pievēl, ka sūkņu varbūt nav arī pārāk liela. Nekorekti no viņa puses, ka viņš ir tāpēc. Tiešām, viņš it kā vajadzētu piedāvāt partneriem, teiksim, izvēlēties. Viņi nezinu mūsu iespējas, varbūt, teiksim, izskakot iespējas šo pašu darbu. Nu, bet es tīri tāpēc skatoties liekas, ka summa nav. Nav vairāk jautājumu. Mēs varētu balsot un atbalstīt tātad šo. Nu, darbi jau ir paveikti un novērtējums ir un tāmes ir. Un mūsu daļa ir aprēķināta, un līgums mums arī ir, kur mēs apņemamies sekt izdevumus, kas rodās pie eksploatācijas un remontiem. Vai mēs varētu balsot? Godātie deputāti, lūdzu balsojam, kas par, lai apmaksātu Cernikavas novada pašvaldībai, tātad šos izdevumus 3210 eiro apmērā. Kas par? Personāla balsojums, lūdzu. Jānis Nolans par. Pēteris Balzāns par. Edvīns Šēpers atpār. Normāls vietas pret. Edvīns Vērners par. Adrija Keiša atturas.
Lēmums ir pieņemts. Paldies. Ar balsu vairākumu. Par grozījumiem pašvaldības 15. gada budžetā. Labdien! Tātad papildus finanšu komitejā izskatītiem budžeta grozījumiem, kur visur ir komentāri aprakstīti, ir vēl viena informācija, kas ir nākus klāt šīs pēdējās nedēļas laikā. Tātad saimniecības daļā bija ieplānot līdzekļi vidusskolas teritorijā esošo kanalizācijas tīklu remontam 2 posmiem no kopā esošajiem 4. Iepirkums tika izsludināts par visiem 4 posmiem ar atsauci, kad mēs varam samazināt informēšu, ka mēs varam tikai tos 2 posmus remontēt. Iepirkuma rezultātā summa, tātad budžetā bija ielikt 48 000, savukārt iepirkuma rezultātā visiem 4 posmiem kopējā summa ir 55 715. Tātad šajā brīdī mums ir jāizlem, vai mēs piekrītam tikai uz 2 posmiem slēdzam līgumu, kas sastādīs apmēram pusi no 55 000, un mums paliek rezerve šī gada budžetā, vai mēs papildus paredzam 9810 no konta atlikumu un saremontējam visus 4 posmus. Jo projektētā iesniegtā ambīzes par 99 uz visiem. Iepirkumā bija vietnētā. Situācija ir tāda, ka skolā tikko ceļās ūdens līmenis, tā noplūst sporta zālē, cīņu zāle, kur nāk ūdens iekšā, un ir grūti pateikt tieši, kurš zars tad ir tas mainīgais. Ja mēs 2 saremontēsim un 2 ne, varbūt, ka šī pati ūdens plūšana turpināsies. Pirmie 2 zari, tas ir rēdnīca un skolē, kur iebrūk, tas zināms, un pēdējie 2, tas ir sporta daļa. Tā kā, ja tā ir viena, tad skolē uzlabojam, un sporta daļa mēs atstājam novārtā. Princips sakojuši, es varbūt līdz tam jautājumu diezgan tuvu stāvēt. Šie visi posmi pārbaudīti teleinspekcija. Teleinspekcijas dati apliecina, ka, protams, un jāmaina visi. Vienīgais, kas man, teiksim, mazliet pārsteidz, ja, teiksim, es uzskatu, ka šādu summu, kādu ir piedāvāta, ja, diez vai var kvalitatīvu šo darbu veikt. Tas, man liekas, ir viena metode, sagraušanas metode, ar ko to var veikt. Šai firmai šāds iekārts nav, to es skaidru. Vienkārši ir par brīdināt, ka nezināt, tā kā līdzīgi iznāca pirmās ielas skalošana. Mēs pasūtījām darbu, viņa ir ļoti lēta cena. Tagad tajā posmā, teiksim, kas skaitās atskalot, topogrāfs nevar izmērīt lietas uztvērēt, ja tāpēc, ka viņā vienkārši neiespējams ielikt lapu. Viņš atkal pilns un nestāv. Vienkārši es ieteiktu uzmanīt šo firmu, teiksim, vēlreiz pārnāt visu, lai viņi piestāv, teiksim, šo darbu veikšanas projektu, teiksim, kādā veidā viņi apliecina, ka par šādu summu, teiksim, šos darbus attiecībā kvalitāti apjomā ar visu atbalstu mūru, ar visu ceļu segumu atjaunošanu, ko izdarīs. Tā cena ir tiešām zem tirgus cenas, teiksim. Ja vēl viens lētāks, tikai tas nenomaksē nodokļus, tas tika izslēgts. Vēl pieklas to, ka šai kompānijai izmērot iestādot savas iespējas, viņiem skatījos, viņi tirgus vienības, kas ir tehniski, smagāk izstrāko, vai visi buldozeri, lietas, ūdens nosūcējas izteiks, viņiem privācijas, līdz ar to viņi nav jāiegrēģis, tas iemaksas, protams, ka krietni lētāks nekā, sanāk, pretendēs ar iekārtot, kas viņi jāiegrēģis. Tas ir diezgan valsts, tas ir diezgan liela, šī principā, viņš šeit dara komandas tehniku. Līdz ar to tas ir tas, manuprāt, tas moments, ko viņš piedāvāja lēkt, savas tehnikas. Kādi būtu priekšlikumi, ko tad mēs darām? Protams, jāpārmā visi jautājumi, kā Jānis varēja sakīt, jāpiesnāk mums vēl kāds priekšas projekts, Ierosinājums būtu atbalstīt, tas ir tagad vērtēt. Jo tas laiks tāds, nav Eiropas finansējums, tāpēc ir uzlēts. Ierosinājums ir atbalstīt. Vai ir kādi citi
priekš. Varam izdarīt līdz galam un nepārlikt, ielikt naudu klāt un izdarīt 4 posmus, lai nevar izdarīt šogad, nekā mēs nākamā gadā liksim. Pēc projekta nākamos 20 tā, tad paredzēsim naudu un iesim procesu prijā. Tāpat ir skaidrs, ka dalīs kārtās vienmēr būs dārga. Jo Pēteri bija labums, komplex labums, un tā izklausīs uzdevumu. Un skaidrs ir tas, ka šie darbi ir obligāti jādara. Obligāti jādara. Uzlabos skolu, tad tos vēl sliks nos, ka nav, tas ir kopā jādara. Es gribu vērst uzmanību, lai mēs atkal kā vienmēr neizdarām to darbu divreiz. Teiksim, tas, kas es saku spilgts piemērs, ir šī lietas kanalizācijas sistēmas skalošana iepirkums pirmajā ielā, kur vinnēja firma, teiksim, mums piedāvās trīskārtīgi pārsniedz viszemāks kā tirgus esošā cenā, ja? Un rezultātā darbs tika izdarīts nekā. Kā varbūt nekā, ja darbs Es vienkārši vados no tā, ka, teiksim, ka man tagad skatos, kā šī sistēma, tā viņa nav mums paziņā. Mēs taču ar aktu darbu esam pieņēmuši. Ja mēs esam pieņēmuši, tad nevar... Tad viņi atkal ļoti īsā laikā dažos mēnešos ir kļūst darboties nespējīgi. Teorētiski tas nespējīgi Āda Žūdens netika pieaicināts. Nu, tad šajā pieņemšanā var pieaicināt Āda Žūdeni, un tad jau viss tā kā... Ne tikai ūdeni, mēs varam kontrolēt procesu, darba, gaitu. Viņiem ir garantijas, tā nav tikai remonta darbi, šie darbi tiek Man priekšlikums būtu atbalstīt šo, jo tas ir obligāti jādara. Un kā Everiti saka, kad nākošais gadu vienalga. Tas būs, jā, tas ir jādara, jo katru gadu tur ir problēmas. Lūdzu balsojam, kas par to, lai atbalstītu? Kas par to, lai atbalstītu? Tātad vajag personāla balsojumu. Lūdzu. Jānis Nāls atturās. Jā. Keral Dārcāns par. Arts Brožs par. Pēteris Kudris par. Pēteris Balzāns par. Irša Tanas par. Itāls Tabek par. Emīļs Šepers par. Normans Ieris par. Engels Vārdas par. Adrija Keiša pret. Tātad ar balsu vairākumu lēmums ir pieņemts. Paldies! Tātad kopējie budžeta grozījuma rezultātā ieņēmuma daļa palielinās par 33 796 eiro, ir 15 771 530 eiro. Savukārt izdevuma daļa palielinās par 41 568 un kopā ar pamats un kredīta pamats un atmaksas sastāv 15 510 088 eiro. Un konta atlikums uz gada beigām 261 442 eiro. Un te ir arī budžeta grozījumi pa e-kārtu. Godātie deputāti, ir kāds jautājums vēl? Jā, kameras ir iekļauts, kā finanšu komiteja tika nobalsot. Ir jautājumi? Nav jautājumi. Mums ir jābalso un jāapstiprina grozījumi budžetā. Lūdzu deputātus balsot, kas par izmaiņām budžetā. Personāla balsojums, lūdzu. Jānis Nāls par. Dārcāns par. Arts Brožs par. Pēteris Kudris par. Pēteris Balzāns par. Irša Tanas par. Itāls Tabek par. Emīļs Šepers pret. Normans Ieris pret. Engels Vārdas par. Adrija Keiša pret. Ar balsu vairākumu ir apstiprināti grozījumi budžetā. Zemes jautājumi. Volīkungs. Zemes jautājumi tika izskatīti finanses komitejas sēdē, un tur tika nolemts virzīt apstiprināšanas domas nekādu papildinājumu, papildinājumu un būs apstiprināt sagatavotu projektu. Godātie deputāti, vai ir kāds jautājums? Jautājumu nav. Varam balsot.
Lūdzu, deputāti, balsojam. Kas par? 11 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Par grozījumiem Ādažu novada domes 13. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos. Ādažu novada pašvaldības nolikums ziņo izpilddirektors Porieškungs. Finanšu komitejā tika atbalstīti grozījumi pašvaldības nolikumā, tie skar galvenokārt redakcionāls jautājums. Lūdzu, doma atbalstīt. Vai deputātiem ir kāds jautājums? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu, deputātus balsot. Kas par? 11 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Nākošais par grozījumiem administratīvo aktu strīdus komisijas nolikumā. Arī ziņo. Minētie grozījumi tika vienbalsīgi atbalstīti finanšu komitejā, respektīvi daļas, kas izsīkļotas no pašvaldības nolikuma, tika iekļautas šajā nolikumā. Lūdzu atbalstīt. Deputātiem ir jautājumi. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot. Kas par? Lūdzu balsojam. 11 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Ādažu novada domes 11. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos, numur 27 saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piedarošo vai piekrītošo zemes gabalu nomas maksas noteikšanas kārtību. Tad minētie noteikumi ir izskatīti finanšu komitejas sēdē, kur tika ierosinājums noteikti par visiem pasākumiem komerciālajā darbībā tiek izērēt ne mazāk kā 30 eiro par visu zemes gabalu dienā. Lūdzu, apstiprināt saistošo noteikumu grozījumus. Finanšu komitejā mēs to izspriedām, izrunājām, it kā saņēmām akceptu virzīt uz domu apstiprināšanai, vai deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot. Kas par? 11 par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu ziņo Oskars Feldmanis. Finanšu komitejās ir izskatīts jautājums par kustamās mantas Forda automašīnas atsavināšanu un novērtēšanas komisijas izveidošanu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu. Vai deputātiem ir kāds jautājums? Finanšu komitejā izrunājām visu, akceptējām. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot, kas par? Vienpadsmit par, pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Paldies. Par grozījumiem 13. gada 24. septembra lēmumā numur 209 par nekustamā īpašumu un saimniecības daļas struktūru un darbinieku atlīdzību. Kraiskumas kundze, lūdzu. Ir runa par 2 palīdzstrādnieku darba algu grupas izmaiņām. Šis lēmums tika skatīts finanšu komitejas sēdē un atbalstīts. Ja nav jautājumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Finanšu komitejā izrunājām. Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot, kas par? Desmit par. Kas nav? Tad es izziņoju vārdus balsot. Pēters Balzāns par. Ar balsu vairākumu lēmums pieņemts. Paldies ziņotājiem.
par izmaiņām Ādažu bērnu un jaunas sporta skolas struktūrā. Raiskums kundze, lūdzu. Arī šis jautājums par izmaiņām Ādažu jaunas sporta skolas struktūrā, kur ir jāizpilda Izglītības zinātnes ministrijas jaunais izstrādātais pedagoģu darba samaksas nolikums, tiks skatīts finanšu sēdē un vienlaicīgi atbalstīts. Vai deputātiem ir kāds jautājums? Jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot. Kas par? 11 par, pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies, ziņotājiem. Nākošais jautājums - minimālās prasības pašvaldības dzīvokļu tehniskajam stāvoklim. Arnauds kungs. Šeit mēs finanses sēdē pieņemām pierojums koncepcijas noteikumu. Vienīgais, kas nāca klāt papildinājums par inženieru Tīga Peltrīgu Peltrīgu pirmais punkts. Pirms dipsiem gadījumos, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir jāveic elektroinstalācijas un iekārtu testēšanu, ekspertīzi attiecīgi ar cilvēku, tad ir attiecīgi certifikāšana jomā. Tas ir kā drošības pasākums. Jā, tur ir bijuši gadi kāds problēmas. Un vēl priekš, šis punkts mēs kā apspriedām par ventilāciju virtuvēs. Jā, šeit šo te punktu 2.7 par atstājām nolēmību virtuvēs, tam ir vajadzīgi, ventilatorijā nosūcē 350 stundā. Ja viņi nav budināt, tad viņš jāuzdara, protams, ir kārtībā par kāds. Tas ir viss. Vai deputātiem ir jautājums kāds? Tas ir pēc tiesību sarga prasībām, kādam ir jābūt dzīvoklim, ja pašvaldība piešķir viņu lietošanā kādam vai mazturīgajam vai bērnam, kas atgriežas no bērnu nama. Tātad jābūt noteiktā kārtībā ar noteiktām prasībām. Vāna vai duša? Jā. Kur ir vienkārši vāna un duša? Vienā dzīvokļa, bet tikko redzētē bija vienā vāna un otrā duša? Jā, mēs te vietoši skatu esošie kanalizācijas universāli apkūtas inženieris, un kā arī santīniskās iekārtas, pods vāna izlietne un ūdens mājas, ja pods vāna izlietne, jā. Nav pierakstīts iekšā, vai duša kabina. Vāna vai duša, jā. Kurā? Tas ir 3.1 punktā ģeļa. Jā, iekaviņās tur, jā. Iekaviņās pieliekam klāt duškabina. Vai duškabina. Jā? Ar šādām izmaiņām, papildinājumiem mēs varētu šo apstiprināt? Ja? Deputāti, balsojam lūdzu. Kas par? Lai apstiprinātu šo? 11 par, pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Paldies ziņotājiem. Par kopprojekta ieguldījumu materiālās aktīvos īstenošanu Mārīta Štetika. Finanšu sēdēs ziņoju par šo lēmumu, par kopprojektu, tātad mums nepieciešams pieņemt lēmumu un apstiprināt izmaksas, un vai pieteiktos Lauksaimniecības atbalsta dienestā projektam, tad lūgums atbalstīt par kopprojektu. Finanšu komitejā tika atbalstīts, lai virzītu uz domas sēdi apstiprināšanai. Vai deputātiem ir jautājums kāds? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot, kas par? 11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Par projektu ieguldījumu lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā Ādažu novadā Garciema ceļa novadgrāvju atjaunošanu. Šis lēmums ir līdzīgs kā iepriekšējais, bet šeit tātad Ādažu novadu atsevišķi ietver savu projektu un savu grāvju atjaunošanu uz to pašu atbalstu. Tāpēc arī pieteikumam nepieciešams šis lēmums.
kuru man būtu lūgums atbalstīt. Vai deputātiem ir kāds jautājums? Deputātiem jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot, kas par, lai atbalstītu šo. 11 par, pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par redakcionāliem, par pārējām pie citiem jautājumiem. Un pirmais ir iekļautais jautājums par deputātu Skeišas ievēlēšanu Domas sociālajā komitejā. Finanšu komitejā mēs šo jautājumu izskatījām, apspriedām, Skeišas kundze piekrita strādāt sociālo jautājumu komitejā. Finanšu komitejā tika atbalstīts. Lūdzu deputātus, vai ir kāds jautājums? Nav. Lūdzu deputātus balsot, kas par? Balsojam, kas par? Tā. Visi par un nepiedalās Adrīkieši. Nebalsojam. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos. Kāpes kundze. Mēs pieņēmām noteikumus par sociālajiem pabalstiem, neizvērtējot ģimeņu ienākumus. Mums vidas reģionālās un attīstības ministri ir apstiprinājuši šos noteikumus un lūgus precizēt divas lietas, aizstāt bankas kontu ar kredītīstādes kontu un ir vienā vietā grupas kļūda, kur ir jābūt skaits 12, ir skaits 14. Godātie deputāti, vai ir kādi jautājumi, redakcionāli labojumi? Mēs varētu atbalstīt, lūdzu deputātus balsot, kas par 11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies. Par Ādažu novada attīstības programmas 16.22. gadam izstrādes termiņu precizēšanu. Inga Pērkone. Finanšu sēdē tika skatīts jautājums par attīstības programmas 2016. līdz 2022. gadām pirmās redakcijas apstiprināšanu, tad deputāti nolēma, ka ir vēl nepieciešams laiks vēl detalizētāk izskatīt sagatavotos materiālus un pieņēma lēmumu virsīt uz Domas sēdi lēmumu projektu ar termiņu pagarinājumu. Godātie deputāti, vai ir kāds jautājums? Mēs nolēmām, ka ir jāpagarina termiņš, lai var iedziļināties vēl un ja ir kādas korekcijas, ienest korekcijas, un tad nesteidzoties pieņemt lēmumu. Vai mēs varam atbalstīt šo termiņu pagarinājumu? Varam? Godātie deputāti, lūdzu balsot, kas par? 11 par, pret atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Par finansējuma, par Ādažu novada attīstības programmas 11.17. gadam otro monitoringa ziņojumu. Ādažu novada doma 10. gada decembrī pieņēma lēmumu par esošās attīstības programmas apstiprināšanu, esošās attīstības programmas un tās vides pārskata apstiprināšanu. Programma paredz, ka regulāri ik vidēji reizi 3 gados tiek veikts šīs programmas monitorings, programmā norādīto rādītāju izvērtējumu. Pirmais šāds monitorings tika veikts 13. gadā, un ņemot vērā to, ka ir uzsākts jaunās attīstības programmas izstrāde, ir arī šogad sākts izstrādāt monitoringa otrais ziņojums. Šeit ir aktualizētā versija, kura tika nosūtīta deputātiem pagājušajā nedēļā. Tādā nebija informācija par projektiem visiem, un šeit ir visi pieaugušie šeit ir norādīti. Būtībā monitoringa ziņojums sastāv no ievada 2 nodaļām, secinājumiem un pielikumiem. Ar pamattekstu jūs varētu iepazīties. Būtībā pie galvenā secinājuma
virsās uz tādu nospraustu mērķu īstenošanu, kā sakārtot inženiertehniskā infrastruktūra ādažu novadā, sakārtot polderu sistēmu, sakārtot ūdens objektu infrastruktūra, attīstīts turismu atpūtu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, novada teritoriju pievilcīgu investoriem, daudzpusīgi attīstīt uzņēmēju darbību, pieejamu un kvalitatīvu izglītību ādažu novadā, daudzveidīgas sporta aktivitātes ādažu novadā, sekmīgu pašvaldības un pašvaldības iestāžu un uzņēmumu pārvalde, attīstītas sadarbībā ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām, samazināts atkritumu daudzumu, saglabāts virsmas un pazemes ūdens kvalitāti, minimizēt klimata pārmaiņas un izveidot veselīgu un drošu dzīves vidi. Savukārt, nepietiekoši virzībā ir šādu mērķus sasniegšanā. Uzlabot gaisa kvalitāti, attīstīta satiksmes infrastruktūra un drošība, apmierināts nodu iedzīvotājs, apkopot ādažu nodu vēsturē, ādažu atpazīstams vārds, saglabāt un attālināt ekosistēmu un to debiskās struktūras daudzveidību, pašvaldības ieguldījumus vides kvalitātes uzlabošanā. Būtībā attīstības programmas monitoringa ziņojumā arī norādīti tie kritēriji, kuru salīdzināšana izrādījās vai ļoti grūti vai neiespējami, jo šāds datu izrādās te nav, un tāpēc arī pie secinājumiem norādīti indikātori, kuri ļauj attīstības programmā, un kurus nevajadzētu vērtēt. Attīstības programmas monitoringa ziņojuma izstrādē pamatā tika ņemti dažādi statistikas dati, kā arī šogad veiktā iedzīvotāju aptāde, kas ilga 4 mēnešus. Un vajag atkārtot arī galvenos secinājumus no aptādes prezentētājiem. Ka nē. Godātie deputāti, nē, es domāju, ka nē. Mums ir iespēja iepazīties un visu izlasīt. Mums ir kādi jautājumi. Godātie deputāti, vai ir kādi jautājumi? Tur pamaziņām ir jāiepazīstās ar to programmu. Tad varbūt kaut kas rodās, tad vajag ziņot, rakstīt. Nav jautājumu? Nav. Būtībā projektu lēmumā arī parādās, ka deputātiem būtu jāpieņem šis ziņojums zināšanai, kas ir iepazināties ar to tekstu, pamatu tekstu līdz domas sēdē, un būtībā tekstu tikā īpaši nevis tika papildināts ar pielikumiem. Un jāpieņem, ka attīstības programmas vides pārskatā monitoringa ziņojums būs jāsaka, ka vides pārvaldības valsts pieeja. Un jāiet arī mājaslapā izdzīvotāju izrāšanai. Jā. Tad mēs varbūt varam nobalsot, ka esam iepazinušies un pieņēmuši zināšanai šo ziņojumu, lai viņi var tālāk virzīt gan mājaslapā, gan arī dot uz vides pārvaldības dienestā. Jā. Varam nobalsot. Lūdzu, balsojam. Kas par? 11 par, pret atturās nav. Tātad esam pieņēmuši zināšanai un var tālāk strādāt ar šo dokumentu. Par finansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Porieškungs. Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija izskatīja SIA Latvijas finansējumnieks iesniegumu ar lūgumu piešķirt pašvaldības finansējumu, daļa no finansējuma energoefektivitātes veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Gaujas ielā 17, precīzi vecais Goda. Iedzīvotāji ir pilnvarojuši Latvijas namsaimnieku dzīvokļu īpašnieku kopības vārdā veikt ēkas energoauditu un izstrādāt arī vienkāršotās renovācijas tehnisko projektu. Uzņēmums ir iesniedzis novada pašvaldībā visus apliecinām un attaisnām dokumentus par noslēgtajām līguma attiecībām un saņemto pakalpojumu, un līdz ar to vērtēšanas komisija atzina iesniegumu par pamatotu, lai varētu aicināt domu piešķirt šādus pašvaldību līdzfinansējuma līdzekļus
energoefektivitātes pasākumi. 100% apmērā ēkas energoauditam tiek 424,84 €, un 50% apmērā vienkāršotās tehniskās renovācijas projektā. Tas ir 1188,92 €. Lūdzu, atlasīt. Tātad mums ir tāda programma, mums ir saistošie noteikumi, kuri paredz, ka mēs piedalāmies ar savu līdzfinansējumu mājas siltināšanā un renovācijā. Jau vairākas mājas ir nosiltinātas, un tas uzlabo gan vizuālo skatu, gan dzīves kvalitāti un visu pārējo. Godātie deputāti, vai ir kāds jautājums? Lūdzu. Kāpēc neapsaimnieko mūsu pašu apsaimniekotājs? Iedzīvotāji izvēlās, ko būs. Viņi izvēlējas, kāda tas noticis, viņi, mēģina viņu, manu vecākiem un kā. Tas process, gribot aizņemt pāris nedēļas, lai nomaina. Es uzskatu, ka būtu... Mājas iedzīvotājiem ir tiesības izvēlēties jebkuru labāko piedāvājumu, kuru viņi uzskata labāku vai lētāku, un tāpēc viņi izvēlās jebkuru. Tas nav aizliegts. Tā ir skaidrs, mums arī bija jaunā vīde, un es biju viens no pirmajiem, kas uzsācis to procesu nomaiņas, kāpēc nepalīdzēt, nepiedāvāt. Vai viņam jau bija, un viņi, apēdušies ar to museju? Ir sapulces, es nevaru tagad pateikt konkrēti par šo māju, bet ir kopsapulces, kurās piedalās visi, kas piedāvā savu, kas nāk ar savu piedāvājumu. Jā, te nav problēma. Tas ir iedzīvotāju ziņā. Tas ir iedzīvotāju ziņā, un manu māju personīgi apsaimnieko Latvijas namsaimnieks, es esmu ļoti, ļoti apmierināts. Ir renovācija notikusi, siltināšana, ļoti apmierināts. Vai mēs varam, vēl ir kādi jautājumi? Nav jautājumu. Lūdzu, balsojam. Kas par? 11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Par grozījumiem 13. gada 26. novembra iekšējos noteikumu par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā. Izpildu direktors ziņo. Pēc grāmatvedības daļas ierosinājuma ir izstrādāts priekšlikums maršruta lapu papildināšanai. Ļoti nenozīmīgi piekrāsojot sarkanu krāsu parādīt ceļazīmēs ir jānorāda ne tikai degvielas iegādes čeka numurs un summa, par kādu ir nopirkta degviela, bet arī iegādātais degvielas daudzums. Ja tie čeki mēdz pazust un viņi noplīst, tad tas ir galvenais pamat atskaites dokuments, kurā tiek norādīta pilna informācija par darījumu. Redakcionāli labojumi. Lūdzu atbalstu. Godātie deputāti, ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu deputātus balsot, kas par? 11 par, pret atturās nav. Nākošais jautājums par grozījumiem Ādažu novada domas 14. gada 14. aprīļa lēmumā numur 74 par Ādažu novada pašvaldības piedalīšanos atbalsta pasākumā ieguldījumu materiālajos aktīvos. Sketiks kundze. Aprīlī tika lemts par Ādažu novada domas piedalīšanos Eiropas Savienības atbalstu pasākumā, un tātad pie pieteikuma ir nepieciešams saskaņot mūsu projekta nosaukumu ar tātad atbalstāmās aktivitātes apakšpasākumu nosaukumu, tātad, lai nerastos pārkāpumu, kuram punktam tieši mēs tieskamies. Lūgums atbalstīt. Godātie deputāti, ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu deputātus balsot, kas par? 11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts, paldies. Par transporta līdzekļu degvielas patēriņu ziņo Ivo Bērziņš, saimniecības daļā. Saimniecības daļa veica eksperimentu, lai noskaidrotu faktisko patēriņu automašīnai, kas ir saimniecības daļas lietošanai, ko izmanto palīdzstrādnieku šoferis.
Un eksperimenta rezultātā sanāca, ka faktiskais patēriņš par litru 100 km vairāk nekā ražotāju noteiktais. Lūdzu atbalstīt patēriņu normu 100 km izmēru par 1 litru 100 km vairāk. Jautājums, tas ir kāds patēriņš, kādā režīmā jauktā? Jauktā, tātad ražotājs vidējo patēriņu nosaka jauktajā režīmā, gan pilsētu, gan uz trases. Mēs šo automašīnu izmantojam tikai īsos gabalos po ādažu novaru teritoriju, daudzos gadījumos arī ar augstu motoru, un ļoti bieži mēs izmantojam piepatu, kas ir iegādāt, tāpēc arī tas patēriņš, ka tos 1 litru 100 km ir reāli atšķirās. Bet vai tas pats viss nenosaka nav, kad aprēķina degvielas normu, tad pilsētas normas ražotāji noteikts ielieto koeficients 1,2? Es nezinu, kā ražotājs pēc kādas formulas precīzi aprēķina, bet mēs... Ražotājs ir noteicis, teiksim, kad pilsētas norma ir 7 litri, tad jūs tādu rāmašapības atskaitēs, visur norma ir 1,2, tas negrādās. Mēs tātad šo eksperimentu veicām ielējot noteikti daudzumu litru. Nē, es jautāju, tas 1,2 nosaka to vai ne no pilsētas? Par to 1,2 es nezinu, grāmatvedība man neko par šādiem koeficientiem. Viņi ņem vērā CZD noteikties, kur ir no 2000. Gada automašīnā. No 2004. kas ir CZD databāzē. Viņi noteikties CZD. Tu nekāds koeficients netiek piemēro? Nē, koeficientu nepiemēro. Koeficientu piemēro grāmatvedību. Kad pilsētas norma plus 1,2 ir koeficients. Ja tas ir 7,2 litri, tad ir sareizi ar 1,2 un dabūs 8,76. 8,76 tā ir norma, kas normāli var braukt, kad nav pārtēji. Nu, tieši tā, tāpēc mēs grāmatību šādu normu nepiemēram. Nu, šeit tad iznāk pat mazāk 8,41. Vai ir vēl... Es gribētu teikt, ka mums tagad ir ļoti akurāti un tiek kontrolēts benzīna izlietojums un spidometrs un mērījumi un kontrolas braucieni un ieviešana. Es domāju, ka jau varētu mēs uzticēties saimniecības daļai un apstiprināt šo, lai var strādāt. Varētu, ja? Lūdzu deputātus balsot, kas par 11 par, pret atturās nav, lēmums pieņemts. Paldies ziņotājiem. Līdz ar to mūsu dienas kārtība ir izsmelta. Es gribu teikt paldies visiem deputātiem par darbu. Es gribu pateikties un gribu pajautāt, kā jums liekas, vai ir labāk šādi ar mikrofonu? Bet attīstības komiteja nevar paskaitīt noteikumus un palēnot skaitu deputātus mēs 7. Kurā? Attīstība. Attīstība. No kā? Mēs jaunas deputāts varbūt nevis. Izņemot finanšu komiteja likums nosaka, kad nevar pārsniegt 5 locekļus komiteja. Tātad tie ir maksimums 7 deputāti. Nevaram neko darīt. Nē. Tas ir to nosaka likums par pašu. Finanšu komitejā varbūt praktiski visi. Ja mēs runājam par šķiet, kā jūs piedalīties valsts ar valsts tiesībām, Paldies izpilddirektoram par ļoti ātri norganizēto darbu. Paldies.